Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot mazas bizē kūciņas ar krēmsiera krēmu. Lai tās pagatavotu, tev vajadzēs 2 olas baltumus, 100 gramus cukuru, es izmantoju pusi brūno cukuru, pusi balto, un nedaudz mandaļu skaidiņas, ja vēlies. Lai pagatavotu krēmu, tev vajadzēs 150 gramus krēmsiera, var izmantot Philadelphia vai mascarpone, 150 ml saldo krējumu un 50 gramus pūdercukuru. Izmantojot mikseru, sakulu olas baltumus, līdz tie kļuvuši balti. Svarīgi, lai trauks būtu ļoti tīrs un olas baltumam nebūtu klāt ne mazākā daļiņa olas dzeltenuma. Kad olas baltumi kļuvuši ļoti gaiši, tiem var sākt pakāpeniski pievienot cukuru. Es izmantoju pusi brūno cukuru, jo man patīk, kādu garšu tas dod, taču gala cepumiņi nesanāk sniega balti. Ja vēlies pilnīgi baltus cepumiņus, tad izmanto tikai balto cukuru. Kad viss cukurs pievienots, turpini kult, līdz masa kļūsi spīdīga un viss cukurs ir izšķīdis. Masu pildi konditorijas maisiņā ar zvaigžņu veida uzgali. Protams, tev tas nav obligāti jādara. Ja vēlies, var veidot mazu cepumu piciņas ar karoti. Pašu cepumiņu es veidoju garani, bet, protams, var veidot kādā formā vien vēlies. Starp cepumiņiem atstāj spraugu, jo tie tomēr cepeškrāsnī nedaudz izplatīsies. Pēc tam es tiem uzberu nedaudz mandaļu skaidiņas. Var izmantot citus riekstus vai neizmantot nemaz. Cepumiņus liek cepeškrāsnī, kur sakarsēt līdz 200 grādiem, bet temperatūru uzreiz pazemina līdz 100 grādiem. Es tā daru, lai tie nedaudz aprautos un saglabātu savu formu cepoties. Tos cep apmēram 1 stundu, tas atkarīgs no izmēra. Tikmēr pagatavosim krēmu. Sakulu saldo krējumu līdz vieglam putu krējumam. Tad to pārliec citā bļodā. Un turpat, kur kūli saldo krējumu, sakulu krēmsieru ar pūdercukuru. Ja vēlies, lai krēmam būtu nedaudz skābena garša, izmanto Philadelphia, bet ja vēlies nedaudz maigāku garšu, izmanto mascarpone. Krēmsieru sakulu līdz tas viendabīgi sajaucies ar pūdercukuru. Tad pievieno iepriekš sakulto putu krējumu un turpini kult, līdz krēms kļūst nedaudz biezāks. Ja vēlies, krēmu atkal pildi konditorijas maisiņā ar zvaigžņu veidu uzgali. Ja nē, krēmu var uzlikt tāpat ar karoti. Kad cepumiņi pilnībā atdzisuši, tos var pildīt ar krēmu. Dari to īsi pirms pasniegšanas, lai cepumiņi nezaudētu savu kraukšķīgumu. Ja vēlies, var izkausēt nedaudz šokolādi un pārliet ar to kūciņas. Kūciņas var dekorēt ar sezonas ogām. Šis ir viens no maniem mīļākajiem desertiem. Es ceru, ka izmēģināšu šo recepti. Ja tā, tad izmanto #betijsrecepte. Un varbūt tev bilde tiks manā nākamajā video. Neaizmirst apskatīt manu blogu un sekot man Instagramā un Twitterī. Uz tikšanos nākamajā video!